Sveicināti! Šī podkāsta klausītāji, Ceļš uz lielo līgu ir atpakaļ. Šodien cita lokācija. Esam sporta arēnā Ogre. Tāpēc man ir milzīgs prieks, ka uz sarunu esmu aicinājis, var teikt, ilgadēju basketbola kluba Ogre spēlētāju, kapteini un jau kluba ģenerālmenedžeri Rinalds Ursina. Sveiks, Rinalds! Sveiks! Pilnīgi noteikti darba ir daudz, un sezona ir pilnā sparā, un tūlītām jau būs tās svarīgās izslēgšanas spēles. Tāpēc man ir milzīgs prieks, ka tu spēji atvēlēt laiku ātrai un tādai, es teiktu, nozīmīgai sarunai, bet varbūt sākumā ieskicē to savu darbu, ko tu veic, varbūt ko līdzjutēji un citi cilvēki nepamanā. Skaidrs ir tas, ka tas trakākais darbs un karstākais laiks ir vasara, kad mēs sākam komplektēt komandu. Tad ir ļoti daudz sarunas ar aģentiem, ar pašiem spēlētājiem, ar mūsu treneriem, mūsu treneru stafu, teiksim tā, ja, kā viņi redz, ko viņi redz, kurus viņi redz, un tad jau tādā ķēdītē aiziet. Mēs tiekam līdz spēlētājiem, prasam viņa interesi, prasam viņa, teiksim, finansiālās prasības, un tad jau vai no aģentiem vai uz pašiem spēlētājiem, tad, teiksim tā, parakstam līgumu, bet tagad sezonas laikā jau, kad ir sezona ieskrējusies, te ir mazliet vienkāršāk, tad ir, ja neskaita to, kad vajag ik pa laikam mēs piesaistam tomēr jaunus spēlētājus, skatoties no situācijas, bet, jā, sezonas laikā tas darbs ir, teiksim, tā ir iegājies un ritens ir iegriezies, tā kā ir vieglāk. Skaidrs, ka man ir liela palīga komanda, kas izveidojusies, kur gan mārketingā, gan maketēšanā, gan PR-ā, ja, kas mēs dienā esam kontaktā un runājam, ko kā labāk darīt, analizējam varbūt skatītāju daudzumus un skatītāju intereses sociālos tīklos, kā arī ar treneriem runājam aktuālās tēmas, kā piemēram sniegums, komandas sniegums, spēlētājs sniegums, spēlētāju traumas un tam līdzīgas lietas. Kā vispār bija iejusties šajā jaunajā amatā, jo tik ilgi turēt bumbu rokās un spēlēt uz parketa un tad pēkšņi vienkārši, varbūt ne īsti pēkšņi, bet pāriet citā tādā? Viennozīmīgi spēlēt ir vieglāk, tas ir jautājums, kur bieži man sanāca atbildēt. Man jautāja, kas ir grūtāk vai kas ir vieglāk. Skaidrs, ka spēlēt ir vieglāk, ja tu nāc tā kā no rīta, tev ir viss sagatavots, tu atnāc notrenējies, tev vajag savu labāko teiksim, sniegumu parādīt spēlēs un treniņos. Bet aiz tā visa ir milzīgs darbs. Gan treneru korpusam, gan vadībām, gan, kā es minēju, mārketingiem un sociālo atbildīgo cilvēku darbībā. Jā, tā kā, viegli nebija. Man bija, paldies iepriekšējiem kluba direktoram par savu padomu neliekšanu. Viņš tiešām daudz man palīdzēja un kaut kā jau tika galā. Jā. Tā sezona baigi ātri ieskrienās un ir jūtams, ka tā kā diena pēc dienas parādās tā ne īsti vēlme, bet nepieciešamība pēc kaut kā jauna vai pagaidām ir tā sajūta, ka viss ir kārtībā un jāpieturās pie vērtībām, kas ir pašlaik. Es domāju, ka šī sezona, es varētu teikt, ka 99% es domāju, ka mēs esam, ja arī runa par sastāvu, tad ir nokomplektēts un nekādas izmaiņas netiks veiktas. Protams, kā jau profesionālā sportā tas ir, visādi var gadīties ar traumām. Un tu jau tikko arī dzirdēji pirms šī podkāsta, ka arī tagad ir salīdzinoši sliktas ziņas atnākušas par mūsu Ukraiņu spēlētāju, kuram ir gan liels plīsums muskulī un vēl vismaz mēnesis būs jāizlaiž. Bet, labā ziņa ir tāda, ka vēl līdz play-offiem ir laiks un ļoti ceram, ka viņš atgriezīsies un atgūs savu fizisko un spēļu formu tādu, kādu mēs vēlētos redzēt. Jā, novēlu tiešām, lai pilnā sastāvā aizdot pabeigt šo sezonu.
Pārsvarā basketbols sastāv arī no spēlētājiem, kas piedalās šajā visā priekšsumā, bet ir arī līdzjutēji, kas ir viena no uzvaru panākumu atslēgām. Kā tu noraksturot? Jo pie manis bija arī Dizis Avišāns, viņš tur ļoti spilgti izteicās par faniem. Kā tu varbūt no savas skatu punkta redzi? Kā tu varētu vienā, divos vārdos noraksturot fans? Tāds viens, es domāju, tāds, ko es varu izstāstīt, kad bija Covid laiks, kad es spēlēju vēl pats, un es jau arī faniem teicu, ka ilgi es bez faniem neizturētu, jo tā atgriezniskā saite uz tev esot uz laukumu ar starp faniem, un tu jūti to enerģiju, un tu zini, kam tu spēlē, kam tu centies. Tad bija Covid, kad mēs spēlējām pie tukšām tribīnēm, tu, godīgi sakot, bija bēdīgi. Es vienu sezonu varbūt tādu izturētu, es izturēju, tā es gribēju teikt, bet katrā ziņā man motivācija ar katru spēli, teiksim, tā bija švakāka un mazāk. Jo tomēr tu jūti tos skatītājus, to labo enerģiju, un tas dzen uz priekšu. Jau kādā situācijā tu esi atrodies spēlē. Tā kā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, manuprāt, būt klātesoši ar faniem, un sevišķi mūsu komandai, es domāju, ka ir top 1 fani Latvijā, un ar savām performancēm, teiksim tā, viņi tiešām padara to mūsu ikdienu interesantāku. Paturpinot to Covid laiku, kādas sajūtas vispār bija arēnā spēlēt pie šitiem te plakātiem un pie kartola no cilvēciņiem? Jā, es atceros, tas bija kaut kas jauns, tas bija sākumā īstenībā nebija slikti, tāpēc, ka bija kaut kas jauns. Tu ieraudzīji kaut kādas pazīstamas sejas, un tu tas vizuāli kaut kādu, mazo uz kaut kādu brīdi, protams, palīdzēja, bet ilgtermiņā tas nestrādā, bet īstermiņā tas bija diezgan feins notikums. Jā, tu jau pieskāries par tām atšķirībām spēlētājiem un menedžeriem, bet ko tev deva kā spēlētājiem, kā tev deva tieši palīdzējuši šai te jomai, tas, ka tu biji tik ilgadējis un profesionāls spēlētājs? Kas varbūt ir mainījies? Noteikti, ka man palīdzēja tas, ka man ir daudz kontakti, jo par šiem gadiem ir iekrājies gan kontakti savienībā labi, gan ar aģentiem, ar kuriem es pats biju strādājis kopā, kad vēl spēlēju. Es domāju, ka tas jau viss palīdz. Katra pieredze ir pieredze, un jautājums, kā tu viņu, vai tu vari, vai tu nevari viņu likt lietā pēc savu, un tad tev sākās nākamais dzīves nogrieziens, nākamā daļa dzīves sastāvdaļa, kas nav vairs profesionāls sports. Šis podcasts ir arī liela vērtība ir jaunieši, un tāpēc jautājums, ko tu meklē jaunajos spēlētājos? Ja, piemēram, ir leģionārs, kas nepieciešams, lai komanda būtu diezgan stabilā vietā, turnīra tabulā, bet ko tu meklē tieši jaunajos? Jo jaunie ir diezgan daudz, bet grūti ir konkurēt ar pieredzējušiem. Jā, tu runā par leģionāriem, es teiktu tā, ka es ļoti labprāt spēlētu bez neviena leģionāra. Bet mēs latvieši esam tik, cik mēs esam, un profesionāli spēlētāji mēs esam tik ir. Un bieži vien ir tā, ka vienkārši leģionāri mazāk naudiņas prasa kā latvieši. Tāpēc bieži ir tā, ka, diemžēl, kā mēs gribētu, bet latvieši brauc prom, jo tur viņiem cits līgums labāks piedāvā. Bet tas ir profesionāls sports, ir darbs. Katrs domā par savu, teiksim, finansiālo pratību. Tā kā, nekāda pārmetuma nav, bet runājot par jauniešiem, pirmkārt gribās redzēt, ka jauniešos deg acis, to, ko viņi grib un dara. Gribās redzēt, ka viņi ir strādāt griboši un tiekties pēc sasniegumiem un tiekties uzlabot savu versiju katru dienu. Ka nav tā, ka ir vienaldzīgs un varbūt kādreiz noslink un gribās tiešām kā acis deg un ka tu esi tajā basketbolā uz 100%, un tad arī mēs kā klubs varam palīdzēt viņam attīstīties un arī
nekādus šķēršļus mēs neliekam, ja ir izdomājis studēt, ko mēs paralēli arī sakām. Protams, mūsu sapnis ir tad, ka jaunietis var studēt un spēlēt basketbolu, bet ja jāizvēlās, tad skaidrs mēs kādus šķēršļus neliekam un pat iesakam braukt uz Ameriku, kā jau vairāk to ir izdarījuši. Jā, bet ir jūtama tā jauno spēlētāju pieejamība, ka ir no kā parakties? Vai tas šis tas posms, kad ir trūkums tavuprāt? Nē, es domāju, ka primāri mēs skatāmies tikai uz Ogres basketbola skolas audzēkņiem. Mēģinām viņiem dot iespēju, mēģinām viņus ievilkt nākamajā līmenī, bet, kā jau es minēju, ir pašiem ļoti jāgrib. Un mums jājūt, ka viņiem tiešām tā uguntiņa ir, un tad mēs varam palīdzēt. Bet es domāju, ka jaunieši ir gan daudz un gan talantīgi, bet skaidrs, ka ir daudz arī aģentu un padomu devēju mūsdienās, kas grib viņus vienkārši paņemt un aizsūtīt uz kādām tuvām, tālām ārzemēm un varbūt tādējādi riskēt ar viņu karjerām. Jā. Bet vai ir bijusi kaut kāda tāda ātra situācija, kur spēlētājs vispār, pasties highlights, tu skaties YouTube video un izstāsti, ka tur ārdīsies un spēlēs pilnīgi labi, bet atbrauc un tad nav īsti tas, ko gaidījāt. Kaut kas nav, ka pilnīgi internets ir apmigos. Tā man bija, kad es spēlēju Polijā. Es atceros, mums bija jauns spēlētājs atbrauc, un viņa fiziskie parametri bija norādīti 210 laikam, un nezinu cik kilogramu, bet viņš atbrauc ar 201 kaut kādu augumu, un ka mums trešie numuri bija tikpat gari, cik mums potenciālais centra spēlētājs. Tā kā, skaidrs, mūsdienās, tie bija varbūt citi laiki, mūsdienās varbūt grūtāk noslēpt, bet tāpatām tiek, arī mēs esam, teiksim tā, es varbūt personīgi ar treneru sastāvu esmu iegrābies, uzticoties kādiem aģentam, kas sasola tur nezinu kādu spēlētāju kalibru un tev atbrauc un saprot, ka mēs laikam par citu spēlētāju esam runājuši. Jā, daudziem tā gadījies, jā. Esmu dažādos pat kādus klausies, bet pārējot ātri pie jauniešu basketbola, tad tu kā vecāks no sava skatu punkta, kā tu saskatīji mācības un sporta apvienojumu? Es domāju, ka tas ir noteikti tas ir iespējams. Ir ļoti daudz piemēri un no savas puses es noteikti aicinātu visu jauniešu primāri studēt. Un tā ir viena lieta, ko es savā karjerā ļoti nožēloju, ka man nebija tāda padomu devēja, ka man bija 17 gadi un es beidzu skolu un ka man bija piedāvājumi no Amerikas, tad es neaizbraucu uz Ameriku, jo tad paralēli man bija jau piedāvājums no BK Skonto un no BK Ventspils, un tad jau bija tā, ka liekas, ka jāsāk spēlēt profesionāli, bet ja man prasītu ieteikums jauniešiem, tad noteikti uzspēlēt profesionāli, tu varēsi arī pēc 4 gadiem Amerikā. Ja, kas, tavuprāt, ir svarīgāks - komandas sasniegumi vai individuāli spēlētāju sasniegumi? Protams, ka komandas sasniegumi. Ja tu būsi tava komanda godīgi, jo ja tava komanda būs pēdējā vietā un tu metīsi 20 vidēji punktus, tad tu tāpatām tu nevienam nebūsi interesants. Visi skatās, ir jāatrod tas labais, balans, vidusceļš, ka tu esi labā komandā, kas labi aizvada sezonu un tev pašam arī gan labi statistika. Un vai ir kaut kāds posms, kurā mācības, piemēram, var neuzskatīt par prioritāti? Vai ir kaut kādi bijuši izņēmumi, kad tu esi tik labs, ka tu vari mācības, tu tā vispār neuzskati? Nē, protams, ka tā ir. Ir tev mācīties vienmēr vajag, bet ja tev esi tāda kalibra zvaigzne vai potenciālā zvaigzne, kā KP vai Luka Dončić, ka tu jau 15, 16, 17 gados tu jau esi vai no Eirokausā vai ACB, vai kā Rikijs Rubio jau 14 gados, man liekas, debitēja ACB līgā. Skaidrs, ka tur
tur kaut kas būs, bet nekad nedrīkst aizmirst par traumu iespējamību, nelaimes gadījumu tā, tāpēc tās mācības ir varbūt, tu vari nolikt bišķiņu maliņā, bet tev viņām jābūt klāt. Un kā tev bija tieši tas solis, svarīgais solis pāri, ka tu pārkāpi no jauniešus profesionālā, cik viegli tev bija, vai grūti? Nu, godīgi sakot, nebija viegli, jā. Nu, tas jaunieši, manuprāt, ka mēs jaunieši mūsu laikā mēs jau bijām nobriedušāki nekā mūsdienu jaunieši, bet tāpat mēs spēlējām arī 15, 16 gados, mēs jau spēlējām pret večiem, mums jau gatavoja Eiropas čempionātiem, kadeta Eiropas čempionātām, un tādējādi rūdīja, un varbūt tas arī palīdzēja, mēs ieguvām tādu rūdījumu, bet nu, tāpat pabeidzot skolu, sākot, teiksim, tā pieaugušo dzīvi, nu, tas pirmais gads ir tāds, tev pēkšņi nav vairs, nezinu, mamma, kas taisēs, bet tu dzīvo atsevišķi, tev pašam jārūpējās gan par savu ēdienu, gan par savu ikdienu, gan ir milzīgas slodzes treniņos spēlēt pret pieredzējušiem un fiziski spēcīgākiem spēlētājiem, nu, bet, nu, tāds mūsu mērķis bija, un mēs gājām uz to un zinājām, ko mēs gribam, un es domāju, ka mēs tie jaunie arī izturējām. Un arī ir tāds ļoti cilvēks jautājums par to, cik spēļu sezonā ir nepieciešams tieši jauniešiem, un kā tu uzskati, cik ir tas maksimums, vai treniņiem ir jābūt vairāk nekā spēlēm, kā tas viss? Jo mūsdienās ir visādi, ir tādi spēlētāji, kas, piemēram, 9. gads pats Tomas Latvišovs, nu, šausmas, cik spēles viņš ir nospēlējis sezonā, grūti izskaitīt, bet kā tu domā, kas ir tas? Jo katram, protams, ir savs, bet... Ja, nu noteikti ir jātrenējas vairāk, kā jāspēlē. Tu nevari jaunieci attīstīties tikai ejot no spēles uz spēli. Tu vari dabūt varbūt spēļu formu labāk, tu varbūt fizisko formu, teiksim, var dabūt spēlējot, jo cita intensitāte, bet es nezinu, man liekas, ka jauniešiem vidēji varētu būt ko 50-55 spēles sezonā. Tas būs tie griezti, ko nevajadzētu pārsniegt. Nu, esmu dzirdējis, un tā ir liela problēma, ka pārslogo mūsdienu jaunieši un mēģina likt trenēties un kad pa daudz, bet nu, katram aiz katru bērnu stāv vai vecāks vai treneris, kas to plānu izdara vai izplāno, tā kā, nu, tas ir katra individuāla jautājums. Jā. Kā bija uzvilkt Latvijas izlases kraku? Tas ir vienmēr patīkami. Arī tagad ejot atbalstīt Latvijas izlases uzvalkot, ir tikpat. Atvēlt savējo? Nē, es diemžēl nevaru ielīst vairs viņā. Tad bišķi jāiespīlējās būtu, bet nē, kopumā, jā, tas bija pirmo reizi, man liekas, mēs 15 gados uzvilku. Jā, Latvijas izlases kreklu, un tad bija debija pieaugušo izlasē, un tad bija vēlreiz redebija bija jau pēc 10 gadiem, laikam, ka man bija 3-4, ka man, tā, apstākļu sakritības pēc es tiku izlasē, jo bija traumas, un tā sezona man bija tiešām individuāli labi jutos, un arī domāju, ka normāli parāda izlasē. Paldies par sarunu. Tiešām veiksmi tev sezonā, veiksmi Ogdei izslēgšanas spēlēs un tiekamies jau nākamajās epizodēs. Čau! Paldies!